Sveiciens šodienā. Atkal esmu savā podkāsta ierakstu lokācijā. Šodien ir jau 5. raidījums, un par to man ir ļoti neizsakām liels prieks. Un pie manis šodien ciemos ir Elīna Neiberga. Un mēs runāsim par ļoti delikātu un kutelīgu tēmu, kā to, ka Elīnas vīrs atrodas ieslodzījuma vietā. Tā kā tālāk laikam man ir tikai jāsēž un jāklausās. Ja parasti es esmu novērojis pati pēc tam pārskatoties, kad sanāk tāda ne intervija, bet varbūt, ka tā arī ir pat labi, jo šis nebija tāds interviju formāts, kas sanāk, ka diezgan daudz es arī pati no sevis pastāstu šajos redījumos, netīšām tā sarunā raiti ritot, tad šoreiz laikam man būs mazāk ko piebilst, jo man īsti šādas pieredzes nav pēdējā laikā. Tāpēc es klausīšos Elīnas stāstu un klausieties līdz ar mums. Un stāsti. Jā, es pat nezinu, ar ko lai sāk. Varbūt ar pašu sākumu. Vai tev ir bērni? Jo sākotnēji šis bija tāds from mom to mom redījums no māmiņas māmiņām un ar tādu vairāk netradicionālu pieredzi. Jā, man ir 5 bērni. 5 bērni? Man arī! Jā, vecākā meita ir jau pilngadīga. Tad ir 3 nu jau skolnieces, un puika, jaunākais bērns ir dēliņš, vienīgais dēls starp princesēm, kuram ir 5 gadi. Mums sanāk viss tāpat gandrīz, tikai pilnīgi otrādi, jo man ir 4 dēli un 1 meita. Tā kā jā, bet tas ir tik skaisti. Jā, tad turpini varbūt to stāstu par to, kā tas ir tā sanācis, ka tu pieteicies kā situācijas izstāstīšanai par to, ka vīrs ir ieslodzījuma vietā. Jā, šim ir 2. laulība. Ar vīru esmu kopā nedaudz vairāk nekā 8 gadus. Iepazīstoties, viņš ļoti atklāti arī izstāstīja, ka viņam ir krimināla process par maksātnespējas administratora laikā notikušiem notikumiem, bet tas viss, iepazīstoties lietas materiāliem, viss izskatījās diezgan tāds, kā lai saka, skaidrs, ka tur nekāda ieslodzījuma nebūs un viss būs kārtībā. Viņam arī bija piedāvājums vienoties par nosacītu sodu, bet viņš pats kā bijušais advokāts, kā jurists pēc izglītības un darba pieredzes bija pilnīgi pārliecināts, ka nav tāda nozieguma satura, lai būtu reāls ieslodzījums, tāpēc viņam arī atzīt vainu tādā nodarījumā, kas šķita pilnīgi nenoticis, likās neloģiski. Viņš jautāja arī man tajā brīdī, kad bija šī iespēja vienoties par to nosacīto sodu, ko darīt. Un es sapratu, ka tas nav īsti mans lēmums, jo saprotot to, ka tas tāpat nozīmē sodāmību, pēc tam tomēr tāds zīmoks, un tas nozīmē arī to, ka viņš pēc tam nevar atgriezties advokāta statusā vairs nekādi, ja viņš pats pieņem šo nosacīto sodu. Viņš bija administrators nemaksātnespējas? Jā, viņš bija advokāts, viņš bija maksātnespējas administrators, jurists, darbojās šajās profesijās, un viņš aizdeva naudu. Viņš kā maksātnespējas administrators aizdeva naudu cilvēkam, kurš vairākiem cilvēkiem visi atdeva, viens neatdeva. Un tad tā notikuma ķēde bija ļoti interesanta. Nav jēgas droši vien iet detaļās par to, vai tas bija pasūtījums vai nebija. Bet tas bija tāds sabiedrībā izgaismots pasākums vai ne? Vai viss tā klusām? Tas nebija sabiedrībā izgaismots pasākums. Viņš bija diezgan jauns administrators, bet tas, kas bija ļoti interesanti, tad mēs vēl nebijām kopā, bet vispār runājot to visu, ka viņam kā jaunam administratoram ielozējās 1 miljonu lieta. Un tā parasti nenotiek. Un, iespējams, viņš nemanīja kaut kādas zīmes, ka to lietu vajadzēja padot tālāk, bet es šajā laikam īsti negribu līst iekšā. Es vairāk skatos enerģētiskā līmenī arī, un kāpēc tā vispār notiek, un kas ir tas, kas aizved līdz šādam rezultātam. Protams, tur jau, ja pat šis konkrēti nebija tas gadījums, kad vajadzēja saņemt cietumsodu, tad droši vien enerģētiski ir kaut kādi tie neatrisinātie mēzgli, kādēļ tā notika. Bet jā, es zināju, ka ir šāda lieta. Racionāli domājot, man nebija pamata satraukumam, bet kaut kur dziļi iekšā es jau pašā sākumā zināju, ka tas ir diezgan reāli, ka tā var notikt.
Bet, protams, laiks ritēja un tā tiesvedība vilkās kopā 12 gadus. 12 gadus? Respektīvi, mēs iepazināmies, tiesvedība jau bija gandrīz 4 gadus vai vairāk. Pa to laiku viņš bija tā kā brīvībā, ja? Jā. Brīvībā savos darbos, visās savās ikdienas darīšanās. Protams, jā. Viss bija kā normālā dzīvē, jā, mums piedzima 2 kopīgi bērniņi. Un tad cīnījās, viņš arī nolēma, ka nepieņem šo nosacīto vienošanos un turpināja cīnīties. Izgāja visas 3 instances, 1., 2. un arī kasācijas instance, kas ir augstākā tiesa. Tur arī pieņēma šo lietu izskatīšanā. Atdeva atpakaļ uz 2. instanci, skatīja vēlreiz, un tad sniedza vēlreiz šo kasācijas sūdzību, un to nepieņēma. Un tajā brīdī stājās spēkā spriedums, un tad viss notika ļoti strauji, ļoti šokējoši. Tas bija šī gada maijā. Tas pavisam nesen? Jā. Pusgads. Un kā notika pats tas arestēšanas brīdis? Tev vienkārši vienā dienā atnāk uz mājām cilvēki saka, viss tagad mēs dodamies uz cietumu? Negluži, jā. Tā varētu domāt, ka viss tā procedūra būs skaidra un vismaz varēs iepazīties. Un tas viens iemesls, kāpēc es arī domāju, ka es vēlos dalīties ar šo stāstu, ir, es pieļauju, es nezinu, protams, bet es pieļauju, ka daudzas sievietes, kuras paliek vienas tajā brīdī un vispār nesaprot, kas būs, kā būs un kā tas viss notiek, jo informācijas praktiski nav. Likumā ir kaut kādi paredzētie soļi, bet ko tas praktiski nozīmēs, īsti nekur nav paskaidrots. Šajā gadījumā nebija tā, ka kāds brauc pakaļ, viņš pats varēja pieteikties. Teorētiski viņš varēja vēl gaidīt, bet mēs nolēmām, ka ilgi garumā būs vēl mokošāk. Tāpēc... Un cik ilgi var gaidīt? Ir kaut kāds dots laiks, lai sakārtot kaut kādas ikdienas nianses? Nē, likumā tas nav noteikts. Tas tā kā ir atkarīgs no policijas, no visām tiesas instancēm, cik ātri tie papīri nonāk līdz policijai un cik ātri viņi darbojās. Tā kā tas ir tā, ka tu nekad nezini. Tu vari iet pa ielu un tev var piebraukt pakaļ tikpat labi. Jā. Šobrīd, ja tas ir maijā, tad tieši tagad tas tā notiek, ja? Jā. Un kā bija, jūs izlēmāt, ka viņš tā kā iet padoties, tā kā pats pieteikties? Jā, viņš konsultējās ar vairākiem advokātiem, lai saprastu to procedūru, kā labāk, un par laimi bija advokāti, kam bija kaut kāda pieredze šajā visā jomā, un tad izdevās sazināties, atrast konkrēto policijas iecirkni, kurā ir šī lieta, un doties uz turieni pašam. Tā kā ceļojumā gandrīz ar koferi un vai tur? Precīzi. Tā kā ceļojumā sakrāmējot koferi. Pilnīgi zosādas. Iedomās, cik tās ir šausmīgas sajūtas, vēl zinot tos. Mums jau nav tā cietumā nekādi kurorta apstākļi. Es domāju, ka arī šobrīd vēl nav. Tur ir diezgan šausmīgi. Jāsaka, tas, ko mēs ar vīru pēc pirmās tikšanās runājām, ka tad, kad tu esi ārā un tev vispār nekādas saistības nav ar to pasauli, kas ir tur aiz restēm, tad tās bailes ir pat lielākas. Tas viss nav tik ļoti traki, kā mēs domājam, bet tāpat laikā, protams, ka ir gana nepierasti, pilnīgi savādāk un pilnīgi cita pasaule. Kurā cietumā viņš atrodas? Rīgas centrāla cietumā. Rīgas centrāla cietumā. Un kāds bija tālāk visu tā lietu gaita? Viņš tā kā izlēma, ka viņš ies šajā ceļojumā. Un ko tu darīji? Tur drīkst pavadīt, drīkst tā kā, tur tas princips darbojas līdzīgi kā kur? Vai īsti nē, nav nekādas pavadīšanas. Mēs atradījāmies dienu iepriekš, un tad viņš ar advokātu kopā aizdevās. Un tad pēc tam bija vēl lielāka neziņā, jo nebija skaidrības, vai būs izolātors. Advokāts man stāstīja, ka 2 nedēļas nebūs vispār ziņu. Faktiski tā nebija. Es saņēmu ziņu laikam pēc kādām 3 vai 4 dienām, jo tas izolātors skaitījās laikam 3 vai 4 tās dienas, un pēc tam... Izolātors ir kaut kas, kur ieliek pirms? Tā kā karantīna? Jā, kaut kas tāds. Cik dzīvnieciski izklausās. Ārprāts. Covid laiks piedzīvots. Jā. Neliekas vairs tik ļoti jocīgi, vai ne? Bet tā... Jā, un tad bija ziņa, un tad viņš varēja, pateicoties tam, ka viņš ir bijis tuvu tiesu sistēmai, tad viņam labāki tie apstākļi un labāks
labāki priekšnoteikumi, jo tas nav, es pat nezinu, kā lai labāk vārdos to izsaka, bet, labāki apstākļi, teiksim tā, un biežāk drīkst zvanīt un sazināties. Kā tur paiet ikdiena? Ikdiena, tas sākums bija tāds diezgan neskaidrs, un tur arī notika kameru maiņa un viss pārējais, tad pēc tam jau ieiet tajā rutīnā ir noteikts režīms, un pēc tam var arī darbam pieteikties. Ir gan ļoti jāskatās, kādam darbam pieteikties, jo ir darbi, kur labāk neiet, jo tas paredz to, ka būs dažādi pieprasījumi no ieslodzītajiem, kur atkal parādās dažādi riski. Jā, tā ir pavisam cita pasaule. Ļoti interesanti ir tas, ka īsi pirms tam mēs noskatījāmies izrādi Liepājas teātrī tieši par cietuma dzīvi, ikdienu, par tādu dokumentālā izrāde tapa. Tā kā bija kaut kāds pamatiņš, tāds dienas režīms, ar ko varētu pirms tam jau iepazīties. Dienas režīms. Un ko tu darīji tajā brīdī, kad tu saprati? Ir kaut kāds termiņš noteikts? Cik ilgi viņš tur būs? Tas termiņš maksimālais ir 1 un 9 mēneši. Diezgan ilgi. Jā, man arī šķiet diezgan ilgi. Bet viņam tur esot iekšā, es saprotu, ka tas ir viens no īsākajiem termiņiem, ko vispār piešķir, parasti dod vairāk. Un faktiski tas nozīmē to, ka ir paredzamas arī priekšlaicīgas atbrīvošanas iespējas pēc noteikta laika, tā kā pastāv iespēja, ka vasarā jau varēs tikt arī pirms termiņa atbrīvots. Un tam ir kaut kas jādara, jāraksta iesniegums, ja tā kā jāpieprasa, lai izskatās šis te... Jā, viņam ir jāraksta iesniegums, un tur ir vairāki varianti, vairākas opcijas. Un ko viņš tur dara? Tagad viņš strādā arī tur algotu darbu. Viņš izdala ēdienu, un viņš mācās arī pavāru kursos. Cik interesanti. Jā, tas tā, varbūt, kad būs cietuma tipa restorāni, vai pēc tam varēs vērt vaļā. Jau kaut kāds labums viņš jau jāpieņem no katra apstākļa, kur dzīve tevi iemet, jo man tā liekas, ka tāda nemaz nav. Protams, es domāju, tas, kā es vispār izdzīvoju šo laiku un turpināju darboties, ir tas, ko tu dari? Kur tu darbojies? Es pati strādāju Liepājas teātra marketingā, bet man ir savi marketinga klienti, un tad es darbojos arī Nandžika ūdens biznesā, tā kā man ir vairākas nodarbošanās, tikai, sākumā vajadzēja sakopot spēkus, lai to visu turpinātu. Tas tomēr ir tāds sabiedrisks steps visur, kur tu ej. Tas nozīmē, ka tev ir jātiekās ar cilvēkiem, jārunā, katrs prasa, kā tev iet. Un tad bija kaut kāds brīdis, ka tev likās, ka kolēģis tā paprasīs, kā tev iet, ka tu vienkārši izplodīsi asarās un vispār neko nevarēsi pateikt, kā tev iet. Jā, tas sākums tāds bija, un es ļoti apzināti, es neesmu paziņojis darba vietā oficiāli to, bet es paziņoju 4 tuvākajiem kolēģiem diezgan ātri. 2 dienas pēc tam, kad es uzzināju, ka šis notiks, tīri, lai man būtu tāda atbalsta komanda. Jā, tas ir svarīgi, kad ir tie tuvākie par atbalstu. Lai es zinātu, ka man ir tāda aizmugura tiem kolēģiem, kam es patiešām uzticos, tad, tad vajadzības gadījumā, viņi varēs mani atbalstīt un zināt, kāpēc kaut kas notiek vai nenotiek, vai manas reakcijas. Jā, vai jūs arī bērniem pateicāt visu, kā ir? Jā, mums bija diezgan tādas krasas viedokļa maiņas. Mēs sākumā domājām, ka nevajag to teikt, tīpaši mazākiem bērniem. Lielākie bērni visi zināja, ka arī ir tā iespējamība, jo tad, kad 4 gadus atpakaļ pirmajā instancē pirmoreiz paziņoja, ka prasa cietumsodu, un arī tiesa nolēma, ka dos cietumsodu. Tas bija pēc tam, kad viņš atteicās parakstīt to vienošanos par to nosacīto sodu. Tad mēs izlēmām, ka lielajiem bērniem mēs pasakām, lai viņi nav pēc tam tik šokēti, ja kaut kas tāds notiek, lai vispār ir lietas kursā, jo mēs abi esam par to, ka patiesība vienmēr daudz mazāk sāpina un iedragā nekā, kas notiek tad, ja sāka melot, kā tas viss var izvērsties. Jā. Bet par mazākiem bērniem bija jautājums, jo tobrīd mēs vēl dzīvojām Pāvilostā, arī ziemā, kas ir ļoti maza pilsēta. Mīļākā pilsēta. Vispār Liepājam Pāvilosta, man ļoti tuvu tā pusīte. Jā, tad mēs esam vispār no Rīgas paši. Mēs pārvācāmies pirms 3 gadiem. Cik interesanti. Uz to pusi Covid laikā.
jūs izlēmāt par to pusi, tāpēc, ka tur jau bija kaut kādas saknītes kādam no jums vai vienkārši? Man ir bērnības lauki bijuši Kurzemes pusē, kas ir gan Kurzemes augšgals pie Mazirbē, pie Kaukas raga. Un tad, kad mēs sākām domāt par lauku pusi, jā, un laukiem, lauku mājām, man nebija nekas mantojumā. Tad es teicu vīram, kas noteikti grib atklāt to jūru. Jā, iespējams, tāpēc, ka gribās sajust to bērnības garšu, jo tās bija mans mīļākās bērnības vasaras pie jūras. Un tur arī tā atklātā jūra, kur tomēr ir mazāk cilvēku nekā Jūrmalā, piemēram. Arī lielāka jauna pašai jūrai. Jā, jūrā ir pilnīgi cits spēks un cita enerģija. Un es atceros tās zvaigžņotās naktis un tās vientuļās pludmales. Un, pie Rīgas jūras līča, protams, arī kaut ko tādu var piedzīvot, bet enerģija un sajūta bija cita. Un tad mēs sākām meklēt tajā pusē un atradām no valsts izsolē, ka var izpirkt māju pa dzīvokļiem. Un tad arī dažādu notikumu rezultātā viss tā smuki sakrita, ka izdevās izpirkt visu māju. Un māja ir Cīravā, kas ir Dienvidkurzemes novads. Tur sanāk tā forša lokācija, kas ir 20 km līdz Pāvilostai, nepilni 40 līdz Liepājai, līdz Kuldīgai. Nu jā, tā forša pa vidiņu. Kā tāds foršs centriņš, jā. Un sākumā likās, ka tā būs tāda lauku māja, bet tad, kad uznāca Covid laiks tieši, tas viss sakrita. Tad darba cilā dzīvokli iesprostātam dzīvot kļuva ne tik interesanti. Un tad izdomājām, ka mēs arī to māju daudz ātrāk attīstīsim un apdzīvosim un iedosim to savu siltumu un enerģiju, mēs paši tur būsim. Vai jums ir doma tur tikai pašiem dzīvot, vai tā ir arī kā viesumāja, jo viņa noteikti gan liela ir? Viņa ir ļoti liela, jā. Mēs padzīvojām paši tur pusotru gadu, pēc tam sapratām, ka mēs kļūstam par šoferiem, jo bērniem, protams, gribējās, lai tie pulciņi saglabājas un visas iespējas, un tad sākās vadāšana. Un tad es sapratu, ka vai nu mums bērniem nekas nebūs no tā visa, vai arī mums tomēr ir jādzīvo pilsētā sākumā. Es pat vairāk pretojos, jo man patika tā lauka vidi un tas miers, kad izēja ārā ar tējas krūzi un nav nekur jāskrien. Vienkārši tā sajūta apkārt ir tāda, kas iedod to mieru un harmoniju, vai palīdz vismaz noturēt. Bet tad mēs pārvācāmies uz Pāvilostu, jo tur bija skolas un bērndārs sākumā. Lai būtu tā kā tuvāk tam, paralēli es arī neplānot, es biju nolēmusi, ka es vairs algotā darbā neatgriezīšos, darbošos tikai ar ūdeni. Tad teātrī tu vairs neesi, ja? Es esmu teātrī, nē. Tajā brīdī es uzzināju, ka ir teātris meklē mārketinga cilvēku, un tad man kaut kas pilnīgi tā iedegās. Tas ir arī tik tāda, man tā liekas, tik forša vieta, kur strādāt Liepājas teātrī, jo viņš ir tāds, manuprāt, kad ir Rīgas teātri, kas ir arī, man laikam, mīļākais ir Jaunais Rīgas teātris no Rīgas teātriem. Visi viņi mīļi, bet Jaunais Rīgas teātris kaut kā tā virsotnītē. Bet Liepājas teātri arī ir burvīgi, un katru reizi, kad es esmu tajā pusē, un tur ir tik forši, ka tur var tikt uz izrādēm, ka tu aizbrauc uz Liepāju pat neplānot, un ir kaut kāda 1-2 vietiņas, kur var tikt, ja Rīgā tas vispār šķiet neiedomājami, ja tu neizpērci priekšpārdošanā, un tās biļetes vispār netiec uz teātri. Jā, un tad Liepājas teātris man arī tāda mīļa vieta. Jā, Liepājas teātrim arī ir tāda īpaša aura, un gan tā ēka sanā, gan kaut kas tur ir, un arī man saistās ar vienu izrādi ļoti mīļu, Kaupēnu mans mīļais, kur Mārtiņš Frēmens bija uz skatuves, un es nekad nedomāju par Liepāju kā par dzīves vietu vai par to, kas tur varētu strādāt, bet kaut kā tie ceļi aizveda un līdz tam teātrim. Jā, tas ir tik skaisti. Un kā ir... Tu esi ar visiem bērniem Liepājā, ja? Lielā meita jau noteikti. Pēc dzīves Pāvilostā, saprotot, ka tā braukāšana tāpat ir joprojām katru dienu uz Liepāju vai vismaz 3 reizes nedēļā, tad nolēmām, ka meitenēm arī Luīza pabeidz 9. klasi šogad un sapratām, ka tad tāpat būs jāmaina. Tad nolēmām par skolu maiņu. Un atkal apgriezām visu kājām gaisā, un augusta beigās pārvācāmies uz Liepāju. Bet es neatbildēju līdz galam par mazajiem bērniem, ka mēs runājām par to teikšanu, neteikšanu, un tā Pāvilosta tik maz pilsēta, un kā tur visa pilsēta. Sākumā man bija šis, ko visi teiks un tā tālāk, bet es sapratu, ka no tā nevar izvairīties, un patiesībā tā var būt dzīves sastāvdaļa. Tas ir reāli, ka tā var notikt.
attiecīgi tā kā slēpt un kaut ko pilnīgi mākslīgi radīt savādāk, ko es nevēlos. Tāpēc jā, es pateicu mazajiem bērniem, ka ir šādi noticis. Un, jā, mazais puika, protams, bērndārzā ir kaut kam jau pateicis, jau Liepājā, un meitiņa vairāk tā kā tur pie sevis, bet viņiem nav dots uzdevums kaut ko slēpt. Vai viņi, kā tu viņiem teici, ka tētis ir cietumā vai ka tētis ir ieslodzījuma vietā, vai kā? Jo viņiem jau noteikti arī ir kaut kāda vīzija, kā viņi to uzbur, kā tieši viņam tur ir esot tajā ieslodzījuma vietā. Es meklēju īstenībā, jo ar visu šo notikumu rezultātā es sev paņēmu, pieteicos pie psihoterapeita, bet terapeitē nebija tādas pieredzes par šo, tad es meklēju resursus. Vai vispār kaut kas tāds ir, un jā, ir Labklājības ministrijas izdots dokuments, ja nemaldos, par šo tēmu. Ļoti plašs dokuments, vienīgais, ko es no tā paņēmu, ka slēpt nevajag no bērniem, ka vajag teikt, kā ir, un tas teksts, kā ir jāsaka, ka tētis ir pārkāpis noteikumus. Tad tā es arī pateicu, ka tētis ir pārkāpis noteikumus. Viņa neprasa tālāk, kas par noteikumiem? Jā, un mēs par to smējāmies pēc tam, ka ir pat, jā, ka ir jāsaka, jā, pārkāpis noteikumus. Vai tiešām viņš ir pārkāpis? Ko darīt, ja prasa tālāk, atbildes nav. Jā, man puika uzreiz pajautāja, kādus noteikumus viņš pārbrauc par sarkano gaismu. Bet par to arī īstenībā var sanākt diezgan liels nepatikšanas, Tā, jo īstenībā, manuprāt, ar ieslodzījumi ir tāpat kā ar slimību, ka tu vispār nevari, tu nevari justies no tā 100% pasargāts nekad, nevienā sekundē, jo vienmēr var kaut kas gadīties. Visādi apstākļu sakritības pēc, ka tu vari tur nonākt. Tā kā... jā, man bērnībā kaut kā tā aina bija uzbūrusies tāda, ka cietums tas ir tāds pats ļaunākais, kas var notikt, un tas var notikt tikai tad, ja tu esi ļoti, ļoti slikts. Droši vien tieši tāpēc arī man bija tas tāds tiešām tāda baigais bubulis un bieds. Un tagad es ļoti labi apzinos, ka tiešām tas ir ļoti reāli. Tieši tā, pārbraucot kaut vai par sarkano gaismu, par gājēju pārēju. Tas patiešām ir kaut kas pilnīgi reāls un nevienmēr arī paredzams un apzināts. Vai, kad jūs dodaties uz tikšanās reizēm, bērni arī brauc līdzi? Vai tur ir kaut kāds ierobežots apmeklētāju skaits? Bērni drīkst nākt, bet pagaidām, kamēr man pašai katra tikšanās ir tāda, ka man ir ļoti, ļoti jāsaņemās, lai uz turieni dotos. Man emocionāli un fiziski pat nedēļa pirms tam vienmēr ir ļoti smagi. Tad es saprotu, ka bērnus līdzi man negribās ņemt, lai viņi tā kā nav tiec manās emocijās. Nāc, draudzība. Es izmantošu iespēju pacēsties. Tāds. Jā, un arī laikam tā, tagad nāc tevi noģērbšu. Mazais kukainīti. Čau. Tā kā bērnus es līdzi neņemu. Viņi neprasa? Viņi ir prasījuši, jā, bet es saku, pagaidām es pati, skatīsimies, jo ir divi veidi tikšanās, ir īsā tikšanās, ko likums nosaka 2 stundas, faktiski tā ir 1,5 stunda. Kāpēc tikai tā? Iekšēji noteikumi cietumā. Es runāju, ka tās 15 minūtes laikam ir kaut kāda atvešana un 15 minūtes aizvešana, jā, vai kaut kas tāds? To viņi tā nepaskaidro, bet viņiem ir savas rutīnas un tā. Cik biežas ir tās īsās tikšanās? Šobrīd, kamēr viņam ir tā pakāpe, kas zemākā pakāpe, tā viņa saucās, īsās tikšanās ir reizi 2 mēnešos, laikam. Es vairs neatceros, man liekas, 4 īsās tikšanās gadā, reizi 3 mēnešos un 5 garās tikšanās gadā. Tā kā kopā 9 tikšanās gadā drīkst būt. Bet tā īsā tikšanās man, lai atbrauktu no Liepājas un to 1,5 stundu satiktos aiz sienas, kur labi lodziņš ir. Tas nav kontakta tikšanās, tā ir aiz sienas? Nē, roku var pasniegt, jā, bet siena ir starpā. Tā īsā tikšanās ir tik emocionāli grūta, ka mēs nolēmām, ka to mēs vairāk nedaram. Viņas var sakrāt un nevar? Viņas nevar. Viņas kā ir jāizmanto, jā, bet tad mēs tiekamies uz tām 24 stundām. Tad
Un tas ir tā kā tur ir kaut kāda viesnīciņa? Vai tur ir tas ir, jo tas jau sanāk, sēkā ir tā kā numuriņi, par kuriem ir jāmaksā. Pat jāmaksā arī, ja? Jā. Jā, var ņemt līdzi savu ēdienu, gatavot uz vietas un tikties uz 24 stundām. Un tas ir kaut kā ar timeri? Nu, tā, ka... Jā, viņi ieved, piefiksē laiku un tad nāk arī pakaļ. Pārsvarā ātrāk jau nekā vēlāk. Nu, tā viss ir, protams. Un tās 24 stundas, bet tur ir iespēja arī iziet ārā kaut kur, vai tas ir tikai iekšā tu esi? Un tad tajā brīdī tu arī esi tur tā kā, nu, tajā ieslodzījuma vietā. Ko tu var ņemt līdzi, ko nevar ņemt līdzi? Nav jau tā, ka tu var aiziet ar visu savu rokas somiņu, tev tur visu skatās? Protams, jā, nedrīkst ņemt ne telefonu, nekādas citas viedierīces, ne... Pulkstenis? Nē, neko no tā nedrīkst, kas ir saslēgts ar telefonu, kur var zvanīt vai piekļūt internetam, tas tā kā ir aizliegts. Bet uz vietas ir televizors pieejams ar daudziem ziņu kanāliem, tostarp krievu valodā. Un, jā, drīkst pārtiku ņemt, nedrīkst, protams, alkoholu ienest, nekādas citas aizliegtās vielas. Tas, kas ir stresainākais, kas tas 24 stundas netiek ārā un nevar sazināties ar bērniem. Jā, tas ir tā. Man tieši šī doma ienāca prātā, ja tu esi bez nekā tur, jo tu jau neesi tikai sieva, tu esi arī mamma, un tas noteikti varētu būt vienlīdz tā. Nu, ir labi sajūta noteikti par to, ka tu esi bijusi un satikusi savu vīru, un tik tāda skarīga sajūta, ka tu 24 stundas nezini neko par bērniem. Bet tur ir kaut kāds rezerves telefons vai kaut kāds, nezinu, karstā līnija. Ja nu gadījumā ir tā, ka tevi vajag ļoti ātrāk atpakaļ par tām 24 stundām, kad var tevi tomēr tur sazvanīt kaut kā? Nē, sazvanīt nekā nevar. Tas nav iespējams. Tas, ko es varu pati sajust, ka man jātiek ātrāk ārā, bet tad ir uz jautājumu, vai atnāks kāds vai nē. Ir tāds dežūru tālrunis. Tur ir podziņi, tur ir kaut kāds nospiest podziņu un pasaukt. Mēs vienreiz mēģinājām, viņš nestrādāja. Tā kā es nezinu faktiski, kā ir, ja rodas tāda situācija. Bet vēl, protams, var vienoties uzreiz jau pateikt, ka nepaliks tās 24 stundas. Jā, tas principā. Tā kā... Ilgs laiks, lai nezinātu vispār neko par bērniem. Nu, pat. Vai tā ir administrācijas ēka, vai tā ir, kā tur izskatās, tā kā padomnieka viesnīcā, vai tomēr kaut kā? Drusciņi modernā. Kaut kāda romantika, tur vismaz drīkst, tur nedrīkst neko citu. Nedrīkst vīnu, varbūt drīkst sveces vismaz, vai arī ne? Nedrīkst, ja? Neko dedzināt nedrīkst. Kaut gan bet smēķējošie? Smēķējošie, jā, viņi iet un pīpē pa logu. Bet sveces nedrīkst? Nē, sveces nedrīkst. Uzpīpēt drīkst. Man vispār tā sajūta par... cietumu Latvijā. Es nezinu, kā ir citur Eiropā, kur, protams, ir tās runas, ka ir kā viesnīcas vairāk un tā. Bet tas, kas tiek darīts, es, protams, nenoliedzu, ka ļoti daudz tiek darīts un viņi cenšas. Un tā, jo tur arī tikai cilvēki strādā. Bet tas, ka ir atļauts PlayStation, piemēram, un televizors, kas principā notroņ cilvēku. Tā vietā, lai viņam reāli dotu grāmatas un varbūt kaut kādas. Grāmatas drīkst lasīt, un viņas ir pieejamas, bet tā doma, ka ir atļauts spēļu konsola. Tas ir tā, spēļu konsola gan ir diezgan muļķīgi, jo, ja tajā brīdī, kad nebūtu tās spēļu konsolas, ja tu laiku īstenot kaut kā, nezinu, izdomāt apgūt kādu valodu, tajā periodā, kamēr tu tur esi, tad tā konsola tomēr var ritīgi novirzīt tādā trulumā, ka tu vienkārši atspēlē visu to laiku. Jā, es pieļauju, ka nevis apdomā, jo tas jau tomēr aiznes tevi tādā, citā dimensijā. Es pieļauju, ka tas ir, iemesls, kāpēc ir, tāpēc, lai izvairītos no kaut kādiem fiziskiem īstajiem kontaktiem, kur varētu rasties kaut kādi strīdi. Bet tas ir tāds, tā kā bērnam iedot telefonu, lai neierobežot laiku, vai ne? Jā. Tā. Tas ir jā, tas tā interesanti, ka tā. Un kā paiet tava ikdiena šobrīd no maija, kad tev ir vienai pašai jāmenedžē gan bērni, gan darbs, gan visa pārējā dzīves rutīna, jo līdz tam jūs tā kā kopā, tā kā pāris, vai ne, dzīvojāt, un plus mīnus visu kopā darījāt, plānojāt un... Jā, līdz tam bija tomēr vairāk sadalīti. Mazie jau vēl tādi diezgan, nav pavisam mazulīši, bet ir tādi diezgan uzmanību prasoši.
ar visiem pulciņiem un darīšanām. Kā tu to visu Jā, paveic? paiet. Protams, ir tā plānošana, lielākā atslēga. Nu, tas, ko es esmu mainījusi, esmu sākus celties 6, lai man būtu tas laiks sev arī, lai nav tā, ka es tikai visu laiku esmu tajā vāveres ritmī. Lūdzu. Nu, to miedziņš nāk, vai ne? Nu, nāc. Liekas, tas ir pielicis pamperi. Lukumiņ, es iešu notīrīšu viņam dibenu, jā. Tā. Jā, atgriežoties pie bērnu menedžmenta. Nu, jāsaka, ka, protams, lielās meitas ir ļoti lieli palīgi. Tagad arī vecākā meita atgriezās. Viņa bija Spānijā aizbraukusi praksē par pavāru pastrādāt. O, jums ģimenes restorāns top? Iespējams, jā. Tas ir tik forši. Tā kā, jā, protams, vecākie bērni palīdz, bet man arī pašai ir saplānots viss pa laikiem. Un vēl esmu ļoti priecīga, ka es esmu Liepājā, kas ir maza tomēr salīdzinoši pilsēta, nav sastrēguma. Visu var ļoti ātri izbraukāt. Un tās nav tā, ka jāpavada laiks līdz dārziņam 40 minūtes, bet 4. No, tas viss, protams, arī palīdz. Un, protams, man darba vieta, kur tomēr es neesmu tādā amatā, kur man ir jābūt non-stopā uz vietas, kuras arī varu tā brīvāk izskriet pie nepieciešamības. Bet, jā, galvenā tā izmaiņa ir tā agrā celšanās un tas laiks sev, ko es dodu. Tā liekas no vienas puses, ka pa kuru laiku, lai to izdara, bet ja es saprotu to, ka ja nebūs tā, tad es ilgi neizturēšu tādā režīmā, kad visu laiku ir tāds. Jā, tas ir tik ļoti, jāskatās. Ļoti izaicinošs. Es šobrīd arī esmu tādā periodā, kad Luka ir ar mani 24/7 visu laiku. Un ja viņš nav ar mani, es zinu, ka man tas maksā 5 eiro stundā, jo tad viņš ir ar auklīti. Tad es šobrīd atļaujos to tikai tad, kad es dodos uz darbu. Un tad attiecīgi arī, jā. Jo man savukārt, tev ir tā paveicies, ka tev ir meitas 4. Jo manuprāt, ka meitenēm ir tā, tas tā organiski sanāk, tā automātiski, tā palīdzēšana un tie brālīši un tā. Man savukārt ir visi puikas un viena meita. Un viņa tā no sirds arī dažkārt palīdz, bet viņai pašai savu ir tik piesātināta visa dzīve un ikdiena un plāni. Un kad es ar savām kaut kādām peripētijām, parasti nemēdzu jaukt viņas plānus, tā baudu tos brīžus, kad viņa pati piesakās un var, un tad izdara. Ka man sanāk tā, ka, puikām jau, lielais ir pavisam liels, viņš jau galīgi savos plānos, savā dzīvē man ir, un mazie savukārt ir pa mazu, lai tā un pilnvērtīgi būtu tādi beigie palīgi. Bet, jā, tā kā tas ir meitu bonus. Bet, protams, es arī tā kā mēģinu, lai viņām cenšos neatcelt nekādus viņu plānus, nekādā veidā neiejaukties tajā, lai nav tā sajūta, ka pilnas slodzes auklīt vēl pēc skolas. Jā, bet tas ir tik svarīgi īstenībā, lai nav tā, ka tiem vecākajiem bērniem ir jāuzņemās tā jaunāko bērnu audzināšanu, jo tas ir... es ceru, ka tā notiek ar vien mazāk un mazāk, bet, jā, es domāju, no padomju laikiem, ir tas pieņēmums, ka tā ir absolūta norma, ka tev ir tagad brālīts vai māsiņa, un ka tev viņš visur jāņem līdzi, un vispār, tāda mamata viņam es tajā brīdī, kad, tā kā, jā, es priecājos, ka man tā nebija, un es arī attiecīgi, ļoti. Tur, protams, arī viss ir par to balansu, jo vispār nepalīdzēt, tā kā arī nav norma, bet atrast to balansu tajā, lai ir tas laiks sev arī katram no bērniem, bet lai ir arī tā iesaista ģimenē. Jā. Īstenībā ar meitu laikam man ir tā, ka es izjūtu tikai ar viņu ir tādas visas tās pubertātes enerģijas apmaiņas. Un liekas dažkārt, tiešām šitā var vispār no kurienes tev tas, ka gribās viņu Un tad tev tā ir reiz 4, ja kaut kādā brīdī bijis. Jo ar puikām tā vispār nav. Viņi kaut kā tā, viņiem uznāk kaut kā, bet tas tik tā, tik saudzīgi, viņi pārpeld ar to savu pubertāti pāri mammas nervu sistēmai. Bet meita tur, nepeld pāri, iet ar arklu. Jā, tur ir ārklis tiešām. Es atceros pati sevi tajā vecumā, es zinu, ka es nebiju nekāds vieglais tīms. Es arī nebiju. Tad šobrīd es to visu izbaudu. Bet tas ir arī tik forši, ka tu atceries sevi. Es arī tāpat atceros sevi, un es zinu, kāda biju es, un tas iedod tādu
nezinu, tāda tolerance pret tiem apstākļiem, ka tu vispār netver personiski kaut kādas tās izpausmes, tu zini, ka paies, pāries, izaugs un atvainosies tāpatās, ka varbūt vairāk ļauj un mazāk mēģini konfliktēt par kaut kādiem apstākļiem, kas nav ietekmējami. Tāpat jau gribas kaut kādā rāmī turēt un kaut kādu to visatļaudību nedod, bet, protams, tas palīdz, jo mana mamma noteikti nav bijis nekāds sarežģītais pusaudzis, un es domāju, ka viņai bija ar mani daudz grūtāk, jo tā kā viņai nebija ar ko salīdzināt, ko atcerēties īsti, jā. Jā, man īstenībā diezgan līdzīgi. Jo, kas atceros no mammas stāstiem par viņas bērnību, jaunību, ka viņa bija principā tāda pieauguša cilvēka dzīve dzīvojusi jau no ļoti agrīna perioda, bet toreiz bija citi laiki, tā gribās teikt. Tā. Un tad man, es ir tāda pateicība par to, ka tagad tā nav, bet respektējot to, ka viņai tā ir bijis, ka viņai nebija no kurienes pasmelties varbūt to, kā vajadzētu. Kā ar to tikt galā. Ka varbūt, nezinu, nevajag tur atrast to manu dienas grāmatu un skriet ar viņu pret vēju. Kaut kā tā. Jā, kad... Un, palīdz tev meitas ikdienā. Tas ir ļoti forši, ka ir meitas. Tas ir forši, jā. Kad tu esi nolēmis ņemt līdz bērnus uz tikšanos? Es nezinu vēl. Godīgi sakot, šobrīd nav tā, ka es ļoti... Tu mēģini novilcināt apstākļus ar to cerību, ka varbūt būs tā pirmstiesas atbrīvošana un ka nevajadzēs vispār viņus uz turieni vest? Es neesmu par to apzināti domājusi, bet jā, kad tā man pajautā, es domāju, ka jā. Bet tu nedomā, ka ja jau tā ir sagadījies, ka tā ir, ka tērs ir tā ieslodzījuma vietā, ka viņiem būtu interesanti? Ka viņiem būtu interesanti aizbraukt, paskatīties to vidi, tos apstākļus, protams, satikt tēti arī. Un, ka viņiem varbūt tas tālākai dzīvē kaut ko tādu foršu iedotu, ka viņi ir bijuši, ka viņi ir redzējuši, ka viņi nedzird to tikai no kaut kādiem stāstiem un pastāstiem. Jo es domāju, ka es aiz tā iemesla aizvestu. Iespējams, jā, ka tas... Ka tas varētu būt palīdzoši. Varbūt pat ne palīdzoši, bet vienkārši izglītojoši tāds. Jo vienmēr jau labāk ir zināt nekā nezināt kaut kādas nianses. Un cits iespējas tik tur nebūs. Visdrīzāk. Jā. Tā kā... Iespējams, jā, ka tuvāk siltākam laikam pavasarim, ka to varētu. Bet šobrīd ir tā, ka ir kaut kāds konkrēts jau datums, kad ir tas brīvības datums paredzēts, vai tagad tur tā viss plūst pa straumi un viss... Tur ir vairāki datumi, viens no tiem ir jūlija beigas, kad var prasīt to pirmstermiņa atbrīvošanu. Tas ir ātrākais, jā? Jā, tas ir ātrākais. Visu vasaru pa kāju. Bet es saprotu, tas jūlijas beigas ir termiņš, tad ir vēl tā lemšana, un tas viss ievalkās vēl tā kā. Visi var arī noteikt, kā jau visos kaut kādos dokumentāciju jautājumos mūsu valstī tā visa birokrātija, kurai tev ir vispār jāaiziet cauri. Jā, jo to lemj tiesa to. Tā kā tad tie visi dokumenti iet uz tiesu, un viņiem ir jāsanāk kopā, jānolemj. Tad var prezidentam prasīt apžēlošanu, bet tas ir arī tur noteikts termiņš, kad to var prasīt. Tas ir vēl drusku vairāk, un tad ir vienkārši tā pirmstermiņa. Jo tā pirmā ir pret elektronisku aproci. Tev izlaiž ar aproci, jā? Jā, ka tur turpinās uzraudzība, bet tu vari izvēlēties, kurā vietā tu atradīsies tajā brīdī. Tā kā tāds mājas arests savā ziņā. Bet tev arī ir jābūt mājās, kad ir tā aproci? Ārā un ar suni? 50 metru attālumā. Līdz veikalam lielākoties nevar tikt. Bet principā jūsu vasaras mājā diezgan brīvi tur sanāk tā visa dzīvošana un pārvietošanās. Jā, tā redz, ka tā tikai... Tur ir noteikti jānorāda tās adreses, kurās tu vari būt, un tad 50... Viena tikai. Viena tā adrese, jā, mums tur īsti nevar mainīt. Bet, tas arī ir tāds, tas nav tik plaši aprakstīts nekur, ka vīrs ir pieteicies uz konsultāciju, lai uzzinātu vairāk par šo visu, lai būtu tā skaidrība. Man galvā šobrīd ir tā, ka es tos datumus parasti es ļoti... Ja es gribu atcerēties, tad cipari ir mana stiprā puse, ko es ļoti labi datumus atceros. Šajā gadījumā man laikam, es atceros datumu, kad ir tas gads un 9 mēneši. Bet, tā kā tos visus pirms pārējos es pilnībā lai nebūtu vilšanās. Jā. Varbūt, ka tā arī ir pareizi, lai nav tā, ka tu koncentrējies katru reizi uz to tuvāko, un tad ir katru reizi, kad ja nesanāk, tad... Tā kā man ir tas gala datums, kas ir 26. gada februāra beigas, bet tos pārējos es tā kā... 26. gada februāra beigas izklausās tik tālu kā kosmosā.
Vai ne? Nu, ja tā, nu jā, bet tad izklausās tik ļoti tā, jo tagad vēl 24. un līdz ar to tas vispār izklausās tik ļoti, ļoti tālu. Vai jums ir jau plāns, ko jūs darīsiet? Pēc tam? Jā, uzreiz pēc tam. Nav tāds vēl viens plāns, tie plāni visu laiku mainās, jo sākumā Nīrs pateica, ka viņš vispār Latvijā vairs negrib dzīvot, ka viņš vispār nesaprot, kā tā varēja notikt. Un es domāju, ka viņš arī tagad vēl nav līdz galam pieņēmis to situāciju. Es nekad neesmu, man nevienu brīdi nav bijis tā sajūta, kāpēc tas tā ir noticis, kāpēc ar mani, bet man ir bijušas dusmas tieši uz vīru, un es pat nezinu par ko. Vai tas ir par to, ka viņš nepieņēma to nosacīto sodu, vai par to, ka viņš kā profesionāls būdams, viņš mani cenšoties pasargāt, viņš man visus tos gadus teica, neuztraucies, nomierinies, tev vispār nav pamata domāt, ka tur kaut kas būs, tur nav lietas tāda apstākļa, tur nav cietušā. Nu, tā kā visu laiku, un es esmu domājusi, ka viņš kā profesionāls, skaidrs, ka racionāli zina labāk visus apstākļus, jo es saku, lai gan es nojautu vai ar sirdi sajūtu. Tas man ir jautājums, vai es sajūtu, vai es to radīju. Tāpēc, ka man tā sajūta kaut kur bija, es nezinu. Bet man tas tomēr bija šoks. Jo tas prāts visu laiku nomāca to sajūtu, sakot, ka nē, viss būs kārtībā. Un jā, tā kā man ir vēl tāds... Vēl par to ik pa laikam es tā, bet man nav tā netaisnības sajūta ne pret valsti, ne pret pasauli, Dievu. Tādu pārmetumu man nav. Nu, pret Dievu noteikti šajā situācijā tur būtu tā baigi jocīgi, ja tev tāda būtu. Nu tā, jo tas jau tomēr, bet pret valsti gan īstenībā, jo es nezinu to vīru, nezinu nianses, bet noteikti, kad viņš bija savas specialitātes tāds perspektīvas pārstāvis. Ka valsts kaut kā tomēr, izskatot visas tās lietu nianses, un tā lieta ilga 12 gadus, ka tomēr, neatrod risinājumu savādāk šim, jo šobrīd arī sanāk tā, ka viņš nāk laukā no ieslodzījuma vietas, viņš savu karjeru ir beidzis, ja, šajā. Viņš ir kaut kā jurists, jā, advokāts viņš vairs nekad nevar būt. Bet jurists privāti prakses juridiskos jautājumus, konsultācijas, to viņš var, ja. Bet, protams, ka tie 12 gadi savā ziņā jau šķiet kā izciests cietumsods, tāpēc, ka, lai gan liekas, ka ikdienā jau nebija jau tā, ka mēs to vien runājām, bet kaut kur tur pakausīja visu laiku, jo šī doma bija, un, protams, ka tas radīja stresu un spriedzi un nespēju plānot kaut ko ļoti uz priekšu, jo kamēr nav beigusies šī tiesvedība, un tiesvedība ilga, jā, gana ilgi, ļoti tāds nopietns laika nogrieznis dzīvē. 12 gadi ir ļoti. Mūsu gadījumā visu mūsu kopdzīves un pazīšanās laiku, jā, tas ir bijis tādā foniņā. Bet tagad, kad tas beigsies, tas vienkārši beidzās un visu nav vairs nekādas tur papildus pēc tam kaut kādas, tā kā atskaitas, kur tu tur ko, kā tu tur, tas ir vienkārši izdzīvots, beidzies, noslēdzies etaps un viss, un vairs nav. Un tas īstenībā jums sanāk pasāksies pavisam jaunē, nebūs vairs tie 12 gadi, kas ir bijuši, ka kaut kas elpo pakausī, neizskaidrojam, kas. Tā tam vajadzētu būt, jā. Tā kā jums sāksies pavisam kaut kas tā, no jauna. Tā tam vajadzētu būt, protams, ka ir kaut kādi ierobežojumi, jo sodāmība jau paliek, un, piemēram, uz Ameriku aizbraukt uzreiz noteikti nevar. Tur visam ir jābūt kaut kādam noilgumam, lai vispār kustētu. Nav tā, ka tas paliek pilnīgi bez sekām. Bet, protams, jā, tā ir jauna dzīve, un savā ziņā jau tagad ir zināmas uz laika atskaita. Jo tad, kad tā tiesvedība turpinājās, tad nebija zināms nekas. Mēs nezinājām, cik ilgi vēl tas būs, cik vēl tiesas sēdes būs priekšā, un cik instances un šurpu turpu dokumentus sūtīs. Jā, tādā ziņā jā, ir tā laika atskaita. Kā ir tava finansiālā izdzīvošana šobrīd, kad vīrs ir cietumā, vai viņš no turienes tur strādājot var tevi tomēr kaut kā finansiāli atbalstīt, jo dzīvojot ar bērniem, es zinu, ka tie ir neiedomājami izdevumi vienkārši katru sekundi. Ir vienkārši katru sekundi ir tā, ka tev visu laiku jāpeld, lai tu vienkārši nenonirst galīgi mīnusā. Nu jā, viņam ir kaut kādas iestrādes, kur viņš bija ar biznesa partneriem iepircis īpašums izsolēs, un tad, kad kaut kas no tā tiek pārdots, tad es kaut ko saņemu, un, protams, tagad redzēs ar to viņa darbu, bet tur tā summa, ko viņš tur saņem, principā nav pat minimāla alga, līdz ar to
Tas nebūs tas, kas palīdzēs, bet jā, man palīdz vecāki ļoti daudz, un brālis arī. Un tad man ir šie papildu darbiņi, klienti mani, un tad kaut kā kopā sakombinēju. Valsts atbalsta programmas nav? Nav pilnīgi nekā. Vismaz es neesmu neko atradusi. Apgādnieka zaudēšanas gadījumā ir pabalsts bērnam līdz 18 gadiem, bet šajā situācijā tas ir savā ziņā tā kā pats vainīgs. Tā. Jā, īstenībā tāda diezgan tāda kaut kāda, nekurienē tāds īstenībā. Ka nav vispār, jo... Tas ir tas, par ko es esmu runājis arī ar draudzenēm, ka es esmu ļoti priecīga, ka man ir mana profesija, ka es esmu bijusi aktīva darbā, un ka es varu arī freelancā strādāt un apkalpot klientus marketingā, un ka man ir visādas iestrādes, kas arī ir bijušas uzņēmē darbības un arī tagad ar ūdeni. Ka man ir gan tās prasmes, gan iemaņas. Es tiešām nevaru iedomāties, kā ir sievietei, kur ir bijusi, piemēram, pilnā vīra apgādībā un paliek pēc tam viena ar 2 kaut vai bērniem. Pat ar 1? Jā. Tā kā tās situācijas un apstākļi tajā gadījumā ir pilnīgi kaut kas cits. Es noteikti nevaru sūdzēties, jo mans dzīves līmenis nav bijis spiests kristies. Tas, ko es esmu izdarījusi, es sapratu, ka es varu iet uz tādu dzīves līmeņa pazemināšanu. Tas ir tas, ko es izdarīju, kad es pirmoreiz izšķīros no pirmā vīra, kad mūsu pirmā laulība beidzās. Es apzināti gāju uz to, ka es pazemināju dzīves līmenī ar domu, ka tad paliks vairāk naudas un tā. Bet, cik ilgi jūs bijāt kopā ar pirmā vīru? Pirmā vīru mēs bijām kopā nepilns 10 gadus. Bet tur es biju līdzatkarīga, un viņam bija atkarība problēmas tajā brīdī. Es vēl biju pārāk jauna, lai vispār saprastu, kā ar to tikt galā. Un mana primārā doma bija izglābt manas 3 meitas. Tas tev bija ar pirmo vīru, kopīgas meitiņas? Jā, tāpēc es izlēmu, ka ir jāpārcērt šī saikne. Vai jūs šobrīd komunicējat? Jā, šobrīd komunicējam. Mēs arī visu to laiku komunicējām. Vai jūs sadalījāt meitas pienākumus? Meitas dzīvo ar mani, visu šo laiku dzīvojušas ar mani, bet viņam nav nekāda ierobežojuma tikties. Šobrīd viņš arī ir ļoti labā formā un tiešām rūpējās daudz. Un arī viņa vecāki, meitenes brauc ciemos. Jā, tas ir forši, ka tā var forši nofinanšēt attiecības un saglabāt tādu foršo vecāku pozīcijas. Pārsvarā tomēr tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no sievietes. Ja sieviete izvēlas pārkāpt pārtam aizvainojumam un viņu izstrādāt un neturēt, tad viss ir iespējams. Tās attiecības var būt tiešām ļoti arī sirsnīgas. Man arī ir bijušas daudz situācijas dažādas, un es varēju palikt kaut kādā pozā un nelaist un tā, bet tas nodarītu gan bērniem pāri, gan man pašai. Jā, tas ir, jo jebkurā gadījumā tie bērni, kas ir radušies ilgtermiņa attiecībās, tie ir ilgtermiņa attiecība bērni un arī paši tās attiecības. Nav tā, ka tu nodzīvojot 10 gadus ar cilvēku, izšķiroties, viņš pēkšņi tev ir vienkārši tukša vieta, vai taviem bērniem viņš ir tukša vieta, tā nemaz nedrīkstētu būt. Man tas vienmēr ir licies ka tā jau nevar būt īsti, ka viņu mīlēja un 10 gadus bija kopā, un pēc tam viņš tā kā nebūtu bijis tāds. Manuprāt, tā mīlestība, kuras rezultātā ir radušies bērni, vispār tā līdz galam īsti nepāriet. Pāriet kaut kādas, varbūt, pacietības mērs pāriet, jo katras attiecības jau ir izaicinājums. Tu varbūt savas robežas uzliec tādas striktākas, ka tas otrs vairs netiek viņām pāri, un nevienmēr arī būtu jātiek pāri, jo dažkārt var ļoti forši turpināt šo komunikāciju un turpināt būt vecāki saviem bērniem, neesot fiziski kopā un arī nekarojot un nekaujoties un uzturot tādas foršas attiecības. Jā, jo nekad tas cilvēks, no kura tev ir kopīgi bērni, ar kuru ir kopīgi bērni, nebūs tā tukša vieta, ja tas ir bijis tāds kaut kāds krietnes laika posms. Jā, protams. Tas tā ir. Tur ir tas ir forši, un tas ir patiešām ilgtermiņā ļoti, ļoti arī emocionāli bagātina, tā spēja. Tā sajūta, ka taviem bērniem ir aizmugure, un tā neesi tu, jo, jā, tā ir ļoti laba sajūta, ka tu zini, kad ir tā aizmugurīta bērniem. Jā, es pats tos tilpus nodedzinājis. Vai tu no pirmajām attiecībām uz otrām tā kā strauji pārkāpi, vai tev bija kaut kāds brītiņš, kurā tu biji viena pati? Es biju 3 gadus viena pati.
pietiekami ilgs laiks, lai daudz ko arī pārdomātu un izvērtētu. Jā, atgriežoties vēlreiz pie tā dzīvesveida līmeņa pazemināšana, jā, tas bija tas, ko es izdarīju toreiz, bet toreiz droši vien es arī nemācēju savādāk. Bet šoreiz es sapratu, ka es tajā vairs kāpt nevēlos, jo tas man nekādā veidā nepalīdzēs kāpt augšup, drīzāk palikt tajā pašā dzīves līmenī vai viņu pat apzināti palielināt. Tas būs tas, kas man dos to motivāciju celties no rīta agrāk, darīt vairāk, arī ar ūdens biznesu vairāk sāk darīt, jo tad, kad apkārt ir... Kaut kur iestrēgusi tādā vispār, tādā kaut kādā -0 pozīcijā šobrīd ar ūdens biznesu, bet, es ļoti iedvesmojos, skatoties jūsu darbošanos un storijas, un es ceru, ka es arī kaut kad piestartēšos ar tādu lielāku jaudu, jo man šobrīd liekas, ka tik ļoti aiziet visur enerģija, tā, tiešām tam, lai tu vienkārši neaiziet pa burbuli, ka vienkārši nepaliek tās brīvās kapacitātes pāri, lai, jo, jā, es domāju, es ļoti labi saprotu to, jā, man arī, jo es jau arī tādiem periodiem sākumā, es tā kā ļoti aktīvi, pēc tam es sapratu, ka man primāri vajag tomēr, lai man nāk ienākumi, un ūdens bizness ir tāds lielisks piemērs tam, kā pārvarēt to ātro rezultātu, ka tev ir jāmācās pacietība, ka ir jāsaprot, ka rezultāti nebūs ne šodien, ne rīt, ne es domāju, ka tāpēc principā viņš ir arī saticies mani, jo es skaidri apzinos un visu mūžu esmu to apzinājusies, ka man ir jāmācās pacietība, bet man viņas vispār nav. Jā. Un tad, tā kā es ceru, ka man ir ļoti līdzīgi, un arī kaut kā atnāca vienu brīdi tā sajūta un tā apziņa, ka es vienmēr esmu gājis uz to, ka tā čik gatavs. Man vajag vienmēr to, kas redz, to būs rezultāts. Un šeit nav garantija, nav nekā tā pie kā pieķerties. Jo varbūt teorētiski tam tur ir bijis ātri, varbūt tam ir iespējams, bet kur dabūt to? Bet kaut kā strādājot tieši ar sevi, daudz meditējot, afirmācijas rakstot, pateicību žurnālu pildot, šīs visas sevi attīstošās darbības veicot, es nonācu līdz tam, ka bet visi tie čik gatavs, tas nekur nav mani aizvedis pie tā, kur es gribētu būt ilgtermiņā. Un tā tad ir jāiet cits ceļš. Un ir jāpamēģina, kā notiek tad, ja tu vienkārši turpini darīt un necer, ka tas rezultāts būs tagad un tūlīt. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un arī tagad es kopš jūnija sāku vai maija ļoti aktīvi darboties, bet es nevarētu teikt, ka man ir izcili pārdošanas rezultāti šobrīd. Man ir tādi ļoti daudz aizmetņi, un es zinu, ka tur būs, bet vēl nav. Un, protams, tojas gada beigas, un es tā jau sāku vilkt gada rezultātus, un saprotu, ka nav ne tuvu tam, ko es biju nolikusi, un kā es biju iedomājusies, cik tas ātri aizies. Bet tomēr, te es redzu arī, ka ir jāsaprot, ka ir tās sēkliņas jāsasēj, un ir jādod viņam laiks izdīgt. Ka tu nevari tā ielikt zemē sēkliņas, no kura manas rozes. Vai ne, kur manas naudas koks? Jā, tā kā to es arī, tas ir tāds vēl viens mācību process dzīvē. Es ļoti ceru, ka nākamajā vasarā man sanāks Cirva aizdoties noteikti, ka tu rīkos vēl kādu pasākumu tur, vai ne? Viņš ir visu laiku tādā, ka man tik ļoti gribās, bet man tik ļoti kaut kā ir viss tādā virpulī, ka Es domāju, ka nākamā vasarā atkal noteikti uzrīkosim kādu pasākumu, un arī es to māju gribu visu laiku iedzīvināt, darbināt, lai ar laiku tur būtu tā mana izsapņotā ekokomūna, kā es viņu redzu. Jā. Jo es esmu pilnīgi aizvarot acis, es pat arī neaizvarot acis, es redzu, ko es tur gribu. Tas ir tik forši, jo īstenībā tām vīzijām arī tik liela perspektīva piepildīties, ja viņas ir tādas skaidras pie aizvērtām acīm. Es saku, tur pilnīgi kreizī apelsīnu dārzu ideja, bet man viņi vienkārši nelaiž vaļā, viņi tur ir. Kurš ir teicis, ka nevar apelsīnas Latvijā izaudzēt? Kurš ir teicis? Es neko tādu neesmu dzirdējusi. Un tāds viens piemērs ir, mums bija atbraucis dārznieks, profesionāls, jau ļoti daudz gadus un tiešām superzinošs un visu cieņu. Bet viņš novērtēja, protams, mēs runājam arī par maniem apelsīnu dārziem. Nē, Latvijā nav tās saules gaismas tik daudz un tur tā grūti un tā.
Bet viņš tās spriedītes, viņas ir meža zvērtā apēduši, ka viņas vajag cirst nost, tur nekas nebūs. Es saku, kā es, tās spriedītes jau ir gan izaugušas, tādas gan augstākas nekā es. Es nevaru viņas tā vienkārši izcirst. Jo vīrs kā to dārzu atstāja manā ziņā, kas tur var izpausties. Un mēs uzlikām sētu ap māju. Un tās spriedītes tagad ir pagājuši nepilni 3 gadi. Viņas visas ir 2 reizes augstākas un visas ir atkopušās. Jā, viņām ir redzams, ka tur tā stumbras, kur ir pagrausts, tur ir tās skujas nav pilnībā atkopušās. Bet viņas ir vienkārši tā izaugušas, ka tas ir tāds piemērs tam, ka nekas nebūs, bet tur savu pārliecību un iedod to enerģiju un spēku, un būs gan. Jā, mans dzīves moto viennozīmīgi ir nepamēģinās, neuzzinās, ja vispār ir visā. Jā. Ja visā, ko es tveru vai ko es daru, ir tā, ja ir tas impulss atnācis, kad jau šitais būtu jāpamēģina, un tad uzreiz otrā pusē nepamēģinās, neuzzinās, un tas iedod tādu spērienu, tādu mazo pendelīti, tomēr iet un pamēģināt, un tad jau, kā būs, tā būs, nepamēģinās, neuzzinās. Tieši tā. Tas man arī iedvesmo, ka ja jau tās spriedītes varēja atdzīvoties no tā stāvokļa, kādā viņas bija, kad viņām jau bija nāves spriedums burtiski. Kā jums ir, vai jūs kaut kad perspektīvā plānojat atgriezties Rīgā kādreiz, vai tas ir jau tāds aizvērts posms un īsti nē? Es zinu, ka vīrs iespējams gribētu. Viņš saprata, ka viņam tā lauku dzīve tā līdz galam tā kā patīk, bet tā kā arī prasās tās pilsētas uguns. Bet man šobrīd, es nevaru teikt kategoriski nē, jo es nekad nebūtu domājis, ka es dzīvošu Liepājā. Man nekad nebija tāda doma pienākus. Nevis tāpēc, ka man tur kaut kas nepatiktu. Man ļoti patīk Liepāja, un es iemīlu arvien vairāk Liepāju, bet vienkārši nebija ienācis prātā, ka tas tā varētu salikties. Tas ir interesanti. Tāpēc par Rīgu arī es nevaru teikt, ka noteikti nē. Bet tā, ka man vilktu atpakaļ un es gribētu apzināt šobrīd, tā nav. Šobrīd man tā šķiet kā tādas, pievērtas durvis. Lai gan tad, kad es braucu uz Rīgu, un katru reizi iebraucot Rīgā, ir tā māju sajūta. Es tieši gribēju jautāt, vai tev ir māju sajūta, atbraucot uz Rīgu? Bet iebraucot Liepājā, man ir tāda pati māju sajūta. Tā kā, tā mana sajūta ir tāda, ka man to māju kļūst arvien vairāk. Un man vecāki ir arī teikuši, un varbūt vēl kaut kādi cilvēki, ka tu vari mētāties par tām mājām, cik tev vispār viņas ir bijušas. Man tiešām ir bijušas ļoti daudz māju, pie 20 mājokļu, dažādi, un arī bērni ir pārvākšanas no vienas vietas. Tādu rekordu, 20. 20 gluži nav, kaut kādi 11, vienreiz skaitījām. Bet man tas pašu nav tā ļoti uztraucis, bet tad, kad man vecāki sāk, tad, protams, vecāki ir tāda zināma autoritāte, un kad viņi man tā sāk intensīvi ar tiem pārmetumiem, ka vajag taču vienreiz kaut kur novāzēties. Es tā sāku par to domāt, un tieši sagadījās, ka es biju vienā sieviešu apļu pasākumā un izvilku tādu nodomu kārti. Un uz tās kārtas bija rakstīts, apzinies to, ka tu esi gaisma, kurai ir jābūt vairākās vietās dzīves laikā, lai izgaismotu pēc iespējas vairāk tumšo stūru. Un iespējams, ka tu tāpēc bieži maini māju vietas. Un man tik tas vienkārši likās, wow, kārtībā drīkst. Es parasti uz kaut kādiem šādiem striktiem norādījumiem, kā man vajadzētu darīt dzīvē, pajautāju vienkārši tieši jo. Kas ir tas, vismaz kaut kādi 3 iemesli, kāpēc? Un īstenībā šos 3 iemeslus, kāpēc es arī otrās attiecībās dzīvojot, bija tāds ļoti rāmēts partneris, visā viņam vajadzēja visu tā, lai rāmi, un kad nē. Un tad audzinot mazus bērnus kopā ar tādu cilvēku, kurš ir tādā rāmī vispār dzīvo un kuram patīk tajā savā rāmī, ir ļoti grūti tajā brīdī, kad ir bērniem kaut kas jāaizliedz. Piemēram, tiek attaisīts plastelīnu buņģiņu, tūlīt viņš rillēs pa to galdu plastelīnu. Un viņš, nē, šitā nedara. Un tad es tā, kāpēc? 3 lietas, kāpēc? Un tad, bet kaut kādā brīdī viņš pats tam arī piekrita, ka viņam ir pārāk daudz tie spontānie nē attiecībā uz kaut kādām bērnu izpausmēm. Un tad jau kaut kādā brīdī es sapratu, ka viņš jau, es dzirdu jau to nē, bet es redzu, ka viņš jau ir nostapējies, sabremzējies un jau domā tos 3, kāpēc nē. Un tad beigās ir tomēr, vai visādi neko, vai ok, labi, jā. Tad tas tā interesanti īstenībā. Tā ir labi pieeja, jā. Tas, ko es esmu paņemu no tā, kur ir viss šis kategoriskums, ka
Es cienu, ka ir arī tāds viedoklis, Jā. un katram ir tiesības uz tādu viedokli, un es nemācīšu, ka tā tieši nevajag, jo tas ir galīgi garām, bet tad ļaujiet man arī darīt tā, kā es to sajūtu. Jā, tas ir tā. Jo racionāli, ja man uzdot jautājumu, kāpēc es to daru un kāpēc man to vajag, es nevaru vienmēr atbildēt tā, racionāli izskaidrot. Bet tas jau nemaz nav Ļoti racionāli daudz, kas ir izskaidrojums dažkārt. sajūtīgi. Tas ir, jā. Ir tīpaši sievietēm, manuprāt, ir tīpaši tava intuīcija un vēl kaut kāda tā visa sievišķā būtība, kas vispār netverama. Ja viņa ir tāda, varbūt spicāka un attīstītāka nekā tur kādai citai dāmai vai arī kādam, kas rāmī dzīvo, un viņš vispār citreiz skatās un liekas ārprāts, kas tā vispār nav tur, kaut kas nav. Bet varbūt arī nav tas, ko nevajag, tas arī nav. Jā, bet par Pāvilostu kaut vai tas piemērs, ka es braucu uz Pāvilostu no 2000. Gadu sākuma. Un es vienmēr domāju, ka es gribētu šeit dzīvot. Es tikai nevarēju saprast, ko es darītu, ja es šeit dzīvotu. Jo to brīdi vispār neatcerējos. Jā, un es nevarēju izdomāt neko, un to brīdi neko nezināju par attālinoto darbu. Tas viss vispār likās tāds neaizsliedzams un tā. Un tagad arī, kad pārvācāmies uz Cīravu, nebija jau tā doma par Pāvilostu, bet mēs, protams, bijām ļoti tuvu. Un tad saprotot, ka bērniem tur ir skola, tā doma kļuva ļoti reāla. Es domāju, bet ir jāpamēģina. Es taču to vienmēr esmu gribējusi. Un mēs nodzīvojām gadu, precīzi 1 gadu. Un tuvojoties tam gadam uz noslēgumu, es sajūtu viss. Šeit viss ir beidzies. Pāvilostā tieši, jā. Bet es nesaku tā kā uz vienmēr, uz visiem laikiem, jo man joprojām ir tas sapnis par māju mežā. Tieši pie Pāvilostas apkārtnē, Pāvilostā, bet māju mežā pie jūras. Tā kā viss jau var izmainīties atkal. Bet tādu to dzīvi, ka Pāvilostā ir skola, un tas posms ir beidzies jau. Laikam, es mēģinu aizbraukt uz Pāvilostu katru vasaru, uz kaut kādu brīdi lielāku vai mazāku. Citreiz sanāk, citreiz ne tik ļoti. Un es, protams, arī vienmēr esmu, nezinu, tu teici, ka tu neesi iedomājusies pirms tam nekad, kā būtu bijis, kā ir dzīvot Liepājā vai kaut kur citur. Man vienmēr ir tā, ka es laiku pa laikam iedomājos, ja es gribētu Latvijas ietvaros kaut kur pārvāktos, ka tā noteikti būtu Pāvilosta, Liepāja, Kuldīga, tā pusīte. Jā, Kuldīga man arī bija, man sarakstā. Un tad, bet uz Pāvilostu aizbraucot, man tik ļoti ir tādas dalītas jūtas. Es saprotu, ka tu gribētu ļoti arī būt tur ilgāk nekā tikai aizbraucot ciemos, un tāpat laikā negribās pazaudēt to ciemos aizbraukšanas, to romantiku, jo ikdienā, manuprāt, jo īpaši ziemā tur tā romantika diezgan ātri varētu beigties, ka tev tur ir tāds viss tukšs un tumšs un kluss, un nekas nenotiek īsti. Tumšs un kluss man noteikti netraucēja, man patika arī tie laiki un brīži, un iet pie jūras, ka tu tur esi viens. Tas bija lieliski, līdz brīdim, kad es sajūtu to mazpilsētas sindromu, ar to visi viens otru pazīst un visi viens par otru zina labāk un sāka tiesāt. Tas bija tas brīdis, kad es sapratu, nē, viss. Jā, tas varētu būt interesanti. Man dažkārt patiek pakaitināt cilvēkus, kuriem ir kaut kāds savs viedoklis. Bet tas arī līdz brīdim, kamēr cik tad ilgi tu tā vai ne? Jā, saprotu, ka tu negribi tajā enerģijā. Jā, tas ir, viss ir par enerģiju un sajūtām, kuras tā enerģija rada. Jā. Tā kā, liels paldies. Mēs laikam esam visu izrunājušas, vai ne? Es ļoti, ļoti, ļoti novēlu, lai tev ātrāk pienāk pirmais iespējamais datums līdz tam datumam, ko tu esi sev iesēvojusi par nolikto datumu. Lai jūs visi esat atkal laimīgi kopā. Paldies. Un lai jums top tas skaistais ģimenes restorāns. Un man ir epizodes atbalstītāji arī šoreiz. Es tā došu dāvaniņas. Tā kā, došu dāvaniņas tev Zīda Matugumija no sieviešu radītu uzņēmumu Metāna Kloziņa. Tā kā šī te ir tādā tumšā krāsiņā, bet man tur daudzas krāsiņas varēs izvēlēties, kur tā patīk labāk. Tad es to došu Spreitana studijas dāvanakarte iedegumam. Tā kā, ja tu, varbūt, kad šodien mēs pēc saskaimosim, bet ja ne šodien, tad kādu citu reizi pirms kādas balītes. Super. Paldies. Un tad vēl es to došu no Atomija kosmetikas. Arī ir mani redzījuma atbalstītāji, ir arī foršu krēmiņu, kas tā kā mazliet pagriezīs laiku atpakaļ, un tad beigās sanāks, ka šie visi tie peripētīgi pāris gadi nemaz nav bijuši. Tā kā, kas nav bijis, tas neskaitās. Ceļojums laikā. Paldies. Un došu tev ziedu kompozīciju no Gundas dārziem. Tā kā viņa tik skaista tev izskatās. Tā kā tas tev. Paldies. Liels paldies, ka tu atnāci pie manis un padalījies ar šo savu stāstu. Man tiešām prieks par šo tikšanos.
Un tad jau Paldies skatieties redzējumu. Un pēc pāris dienām noteikti likšu jau iekšā. Lukumiņš arī šodien ļoti, ļoti draudzīgi un mierīgi uzvedās. Un liels paldies un tiekamies. Paldies! Tā kā, redzēs.